Otrā leģenda – mīts par Lemūriju. Pirmā rase radīja otro rasi pumpurošanās ceļā. Tā sauktā sviedru radītā otrā rase deva pirmsākumu trešajai pamatrasei analoģiski, bet jau sarežģītākā procesā, proti tā attīstīja no olas dzimušos. Tā sauktie sviedri pastiprinājās, to pilieni palielinājās un kļuva par lodveida ķermeņiem. Lielām olām, aiz kuru ārējā apvalka sāka attīstīties jaunais auglis un bērns. Sferiodālais kodols attīstoties ieguva lielu mīkstu olveida formu un pakāpeniski sacietēja. Formula tēvs māte izaudzēja iedīgli, kurā cilvēka embrionālais auglis auga vairākus gadus. Pēc augšanas perioda ola saplīsa, un jaunais cilvēka dzīvnieks iznāca no tās bez jebkādas palīdzības, tāpat kā mūsu dienās putni. Trešās rases sākumā uz zemes nolaidās gudrības dēli, kuriem bija pienākusi kārta iemiesoties kā cilvēcisko monāžu ego. Viņi ieraudzīja trešās rases cilvēku zemās formas un noraidīja tās, noniecināja pirmos tā sauktos sviedru radītos. Viņi vēl nav pilnīgi gatavi, sakot. Gudrības dēli negribēja ieiet pirmajos no olas dzimšajos. Mēs varam izvēlēties, sacīja gudrības vadoņi. Šie spēki izraudzījās gatavākos augļus un noraidīja pārējos. Daži iegāja bhajā, citi pievērsās dzirkstelei, bet vēl citi nogaidīja līdz 4. rasei. Tiem, kur iegāja, bija liekta augstākā zinība. Dzirkstele dega vāji. Trešie palika bez saprāta. Viņu monādes nebija gatavas. Viņi kļuva par tā sauktajiem šaurgalviem. Apmēram līdz trešās rases vidum gan cilvēki, gan dzīvnieki bija ēterveidīgi un bezdzimuma organismi. Laika gaitā dzīvnieku ķermeņi kļuva arvien blīvāki. Arī aizvēsturisko dzīvnieku formas evolucionēja un vairojās. Rāpuļiem klāt nāca dzīļu pūķi un lidojošas čūskas. Tie, kas ložņāja pa zemi, ieguva spārnus. Tie ar garajiem kakliem, kas mita ūdeņos, kļuva par putnu vecvecākiem. Tā piemēram, pteriodaktili un pleziozauri bija cilvēka laika biedri līdz trešās rases beigām. Zīdītāji sākumā bija hermafrodīti. Visi dzīvojošie un rāpuļi gigantiskās zīves, piemēram, putni un čūskas ar bruņu galvām. Tad notika dzimumu nodalīšanās. Dzīvnieki nodalījās tēviņos un mātītēs un sāka dzemdēt. Pēc tam, kad dzīvnieki ieguva blīvu ķermeni un sadalījās, arī cilvēki sāka sadalīties. Trešā rase savas parādīšanās sākumā bija gandrīz bezdzimuma būtnes. Vēlāk tās kļuva par divdzimumu vai androgēnām būtnēm, protams, pakāpeniski. Un tikai pēc ilga laika trešā rase sadalījās divos noteiktos dzimumos. Pārēja no pirmās pārveidošanās līdz pēdējai prasīja neskaitāmas paaudzes. No vecākiem nākušī dīgļu šūna sākumā attīstījās par divdzimumu būtni. Tad tā sāka veidoties par īstu olu, kas savā evolucionārajā attīstībā pakāpeniski un gandrīz nemanāmi sāka dzemdēt. Vispirms būtnes, kurās vienam dzimumam bija pārsvars pār otru, un visbeidzot neapšaubāmus vīriešus un sievietes. Atsevišķi trešās rases pārstāvji savos apvalkos jeb olās sāka sadalīties jau pirms dzimšanas, un nāca no tām ārā kā neapšaubāmi vīrieši vai sieviešu kārtas mazuļi. Līdz ar ģeoloģisko periodu maiņu jaundzimušās apakšrases sāka zaudēt savas agrākās spējas. Trešās rases 4. apakšrases beigās
Mazuļi zaudēja spēju staigāt tūlīt pēc atbrīvošanās no sava apvalka. Un 5. apakšrases beigās cilvēks jau dzima tajos pašos apstākļos un identiskā procesā, kā mūsu vēstures paaudzes. Tam, protams, bija neapšaubāmi nepieciešami 100,000 gadu. Pēc dzimumu atdalīšanās un tā, ka cilvēki sāk nākt pasaulē dzimumu vairošanās ceļā, 3. rase iepazina arī nāvi. Pirmo 2 rasu cilvēki nemira, savu pēcnācēju absorbēti, viņi izšķīda un pazuda savos pēcnācējos. Sākotnējais cilvēks, tāpat kā Fēniks, atzima no sava vecā ķermeņa jaunā ķermenī. Ar katru nākamo paudzi viņš kļuva aizvien blīvāks, fiziski pilnīgāks. Nāve parādījās tikai pēc tam, kad cilvēks bija kļuvis par fizisko radību. Nāve atnāca līdz ar fiziskā organisma pilnīgu izveidošanos. Visas šīs pārveidības, cilvēka sadalīšanās 2 dažādos dzimumos un fiziskā cilvēka ar kauliem izveidošanās, notika 3. rases attīstības vidusposmā pirms 18 miljoniem gadu. Pēc dzimuma sadalīšanās 3. rase vairs neradīja. Tā savus pēcnācējus sāka dzemdēt. Būdama dzimumu sadalīšanās laikmetā vēl ar vienu bez saprāta, tā dzemdēja arī anormālas atvases. Tie, kam nebija dzirksteles jeb šaurgalvji, pārojās ar dažādu dzīvnieku mātītēm. Tās no viņiem dzemdēja mēmus, sakumpušus briesmoņus ar rūsganu spalvu, kuri pārvietojās četrāpus. Šajā laikā cilvēki salīdzinājumā ar tiem, kuri dzīvo tagad, fizioloģiskā ziņā bija citādi. Dzīvnieku mātītes atšķīrās no mums tagad zināmajiem dzīvniekiem. Tikpat lielā mērā, kā toreizējie cilvēki atšķirās no mūsdienu cilvēku. Pirmatnējais cilvēks bija cilvēks tikai formas ziņā. Viņam nebija saprāta tajā laikā, kad ar dzīvnieka briesmoņa mātīti laida pasaulē vesels pērtiķu virknes. Tagadējā antropoidā dzīvnieka pērtiķa priekštecis radās pagrimstot cilvēkam, kuram vēl nebija saprāta, kurš apgānīja cilvēku cieņu, fiziski nolaidamies līdz dzīvnieku līmenim. Gudrības tēli brīdināja 3. rasi nepieskarties dabas aizliegtiem auglim. 3. rases valdnieki un valdoņi aizliedza grēcīgu kopošanos, taču brīdinājums netika ņemts vērā. Cilvēki apzinājās, ka rīkojušies necienīgi tikai tad, kad jau bija par vēlu, pēc tam, kad viņi iemiesojās eņģeļu monādēs no augstākajām sfērām un deva viņiem sapratni. Katrai pasaulē ir sava māte zvaigzne un māsa planēta. Tā arī Zeme ir Venēras auģubērns un jaunākā māsa, lai gan tās apdzīvotāji pieder pie savas dzimtas. Venērai nav pavadoņu, tāpēc šī planēta adoptēja mēnesis radīto Zemi. Planētas pavadonis tā iemīļoja savu jauno bērnu, ka iemiesojās uz Zemes un deva tai pilnīgus likumus, kuri vēlākos laikos tika noniecināti un pat noliegti. Venēra ir rausmas un krēslas vēstnese, visspožākā, visnoslēpumainākā un varenākā starp visām planētām. Venēra saņem no Saules 2 reizes vairāk gaismas un siltuma nekā Zeme. Tā ir mazā saule, kurā Saules ķermenis iegulda savas gaismas rezerves. Tā dod Zemei 1/3 iegūto krājumu un sev patur 2/3. Venēras evolūcija ir par vienu pakāpi priekšā Zemes evolūcijai. Venēras cilvēce ir uz nākamās augstākās pakāpes salīdzinājumā ar Zemes cilvēci. Venēras ļaudis ir par mums tikpat augstāki, kā mēs par mūsu planētas dzīvniekiem. Tāpēc Venēra ir mūsu planētas garīgais pirmtēls, bet Venēras valdoņi
tās sargātāji gari. Mūsu zemes cilvēces trešā rase bija tiešā Venēras ietekmē. Trešās rases evolūcijas vidusposmā uz Zemi no Venēras atnāca tās augsti attīstītās cilvēces pārstāvji, saprāta dēli, Manasa putra, gaišās būtnes, kuras pateicoties to mirdzošajam izskatam, tiek dēvētas par uguns dēliem. Viņi apmetās uz zemes kā jaunās cilvēces dievišķie skolotāji. Daži saprāta dēli darbojās kā logusa dzīvības trešā viņa īstenotāji, iededzinot cilvēciskajā cilvēkā monādiskās dzīvības dzirksteli, no kuras veidojās saprāts, jeb manass. Dievišķā saprāta stars apgaismoja līdz tam snaudošo cilvēku saprātu, un tīklī esošais manass tika apaugļots. Šā apvienojuma rezultāts bija embrija stāvoklī esošais ķermenis, cilvēku ugunīgais ķermenis. Tādējādi notika gara individualizēšanās, tā involūcija formā, un šis esošajā ķermenī ieslēgtais gars arī ir dvēsele, indivīds, īsts cilvēks. Tā ir cilvēka dzimšanas stunda, jo, lai gan viņa būtība ir mūžana un mūžīga, tā nedzimst un nemirst. Viņa kā indivīda dzimšanas laiks ir pilnīgi noteikts. Pēc Dieva līdzības radītā cilvēka dvēsele tad arī uzsāka savu īsto evolūciju. Tajā laikā, kad dzīvoja trešā rase, tas ir pirms 18 miljoniem gadu, sauszemes un ūdens sadalījums uz zemeslodes bija pilnīgi citāds nekā tagad. Lielākā daļa tagadējās sauszemes atradās zem ūdens. Tajos laikos nebija ne Āfrikas, ne abu Ameriku, ne Eiropas. Tās visas gulēja okeāna apakšā. Tāpat maz, kas bija no tagadējās Āzijas. Priekš Himaleju apgabalus klāja jūra, bet aiz Himalajiem atradās zemes, kuras tagad sauc par Grenlandi, Austrum Sibīriju, Rietum Sibīriju. Gar ekvatoru stiepās gigantisks kontinents, kas aizņēma tagadējā Klusā okeāna un arī Indijas okeāna lielāko daļu. Šis kontinents aizņēma visu apgabalu no Himalajiem, kuri to atdalīja no iekšējās jūras, kas vēla savus viļņus tur, kur tagad atrodas Tibeta, Mongolija un lielais Šamo Gobi tūkstnesis. No Čitagonas rietumu virzienā uz Hardvaru un austrumu virzienā uz Asamu. No turienes tas pletās uz dienvidiem pāri vietām, kuras mums tagad pazīstamas kā Dienvidindija, Šrilanka jeb Ceilona un Sumatra. Virzienā uz dienvidiem ietverdams Madagaskaru labajā pusē un Tasmāniju kreisajā pusē. Tas stiepās tālāk tikai par dažiem grādiem, nesasniedzot antarktisko loku. Bet no Austrālijas, kas tolaik bija galvenā kontinenta iekšējais apgabals, tas iestiepās tālu Klusajā okeānā aiz Rapanujas jeb Lieldienu salas. Bez tam liela kontinenta daļa sasniedz apgabalus ap Dienvidu Āfriku, Atlantijas okeānā, aizstiepjoties uz ziemeļiem līdz Norvēģijai. Šis trešās pamatrases kontinents tagad tiek saukts par Lemūriju. Pati agrīnākā cilvēce bija gigantu rase. Pirmo lemūriešu augums sasniedz 18 metru augstumu. Ar katru nākamo apakšrasi viņu augums pakāpeniski samazinājās, un pēc dažiem miljoniem gadu noslīdēja līdz 6 metriem. Par lemūriešu augumu izmēriem liecina statujas, ko viņi uzcēluši atbilstoši savu ķermeņa lielumam. Lielākā daļa gigantisko statuju, kas atrastas bijušā Lemūrijas kontinenta daļā, jeb Lieldienu salā, sasniedz 6 līdz 9 metru augstumu. Lieldienu salā atrastās statujas ir vispārsteidzošākie un daļrunīgākie pieminekļi pirmatnējiem milžiem. Tie ir tikpat lieli, cik noslēpumaini.
Pietiek aplūkot šo kolosālo statuju galvas, kas saglabājušās neskartas, lai jau pirmajā acu uzmetienā saskatītu trešās rases milžiem piedāvātā tipa un rakstura iezīmes. Tie šķiet kā pēc vienas formas izlieti, lai gan vaipsti ir dažādi. Tas ir noteikts jutekliskais tips. Lemūriešiem piemita briesmīgs pārcilvēcisks fizisks spēks, kas ļāva viņiem aizstāvēties un turēt attālumā no sevis gigantiskos mezozoja un kainozoja perioda briesmoņus. Fantastiskie un drausmīgie dzīvnieki mita līdzās cilvēkam un uzbruka viņam. Tāpat arī cilvēks bija spējīgs uzbrukt šiem briesmoņiem. Būdams dabā šādu briesmīgu radījumu ielemts, cilvēks varēja izdzīvot tikai tāpēc, ka pats bija kolosāla auguma gigants. Kad trešā rase sadalījās un krita grēkā, laistām pasaulē dzīvnieku cilvēkus, dzīvnieki kļuva nikni. Tad cilvēku un dzīvnieki sāka cits citu iznīcināt. Līdz tam laikam nebija grēka, nebija dzīvības jēdziena. Pēc sadalīšanās pirmo rasu svētlaimē pienāca gals. Mūžīgais pavasaris sāka pastāvīgi mainīties, un tad nāca arī gada laiki. Cilvēki vairs nevarēja dzīvot pirmajā zemē, pirmo rasu ēdenē, kas pārvietās par sasalumu. Augstums piespieda cilvēkus celt mītnes un izgatavot sev apģērbus. Tad cilvēki sāk lūgt augstākos tēvus, jeb dievus. Atnāca gudrās čūskas un gaismas pūķi un apskaidro to Budu priekšteči. Viņi sāka dzīvot starp cilvēkiem, ievedot tos zinātnēs un mākslās. Savas apziņas rītausmā trešās rases cilvēkam nebija ticības, ko varētu saukt par reliģiju. Tas ir, viņš neko nezināja par jebkādu ticības sistēmu vai ārēju pielūgsmi. Taču, ja aplūkojam šo terminu kā kaut ko tādu, kas apvieno masas vienā pielūgsmes formā attiecībā uz tiem, kurus jaušam augstākus par sevi esam, pret kuriem jūtam bijību kā bērns pret tēvu, tad jāteic, ka pat visagrīnākajiem lemūriešiem kopš paša saprāta sākuma bija reliģija, turklāt visai skaista reliģija. Vai ap viņiem un starp viņiem pašiem nebija gaišo dievu? Vai viņu bērnība neaizritēja blakus tiem, kas viņus bija radījuši, kas viņus aprūpēja un modināja apzinīgai, saprātīgai dzīvei? Tas bija zelta laikmets tajos laikos, kad dievi staigāja pa zemi un miedarbojās ar mirstīgajiem. Kad šis laikmets beidzās, dievi aizgāja un kļuva neredzami. Tātad kopš laika gala dievi ir bijuši cilvēces pavadoņi, iemiesojoties dievišķo dinastiju valdniekos. Viņi deva pirmo impulsu civilizācijai un virzīja prātus uz izgudrošanu, uz pilnveidošanos, uz mākslām un zinātnēm. Un viņi parādījās cilvēcē kā tie sauktie labtari. Bērses ceļā iegūta auguns bija pirmais dabas noslēpums, pirmā un galvenā matērijas īpašība, kas tika atklāta cilvēkam. Gudrības valdnieki no citām planētām atnesa līdz cilvēkam neredzētus augļus, neredzētus graudaugus. Tā piemēram, kvieši nav zemes produkts, tie nekad nav atrasti kā saules augs. Ar dievišķo dinastiju atnākšanu tika likts pamats pirmajām civilizācijām. Un tad, kad dažos zemes apgabalos daļa cilvēces deva priekšroku normālai dzīvei, citās vietās mežonis vēl tikai sāka mācīties veidot uguni, pavardu un aizstāvēt sevi no stihijām. Kamēr viņa brāļi dievišķā saprāta iedvesmoti cēla jau pilsētas un nodarbojas ar mākslām un zinātnēm. Civilizācija aizvien ir attīstījusi cilvēkā fizisko un intelektuālo uz psihiskās garīgās attīstības rēķina. Savas paša psihiskās iedabas apgūšana un pārvaldīšana
agrīnajā cilvēcē bija iedzimta un tikpat dabiska spēja kā iešana un domāšana. Trešās rases civilizētās tautas savu dievišķo pavadoņu vadībā cēla plašas pilsētas, attīstīja mākslu un zinātni, tās pilnībā pārzināja astronomiju, arhitektūru un matemātiku. Lemūrieši savas milzīgās pilsētas, kuras atgādināja klinšu krāvumus, cēla no reti sastopamiem materiāliem, no retiem metāliem, no izvirdušas lavas, no kalnu baltajiem un zemes dziļu melnajiem akmeņiem. Pirmās lielās pilsētas tika uzceltas tajā kontinenta daļā, kuru šodien pazīstam kā Madagaskaru. Ciklopisko būvju senākās atliekas liecina, ka viss radīts ar lemūriešu pēdējo apakšrasu cilvēku rokām. Arī Lieldienu salā atrasto akmens statuju atliekām ir ciklopiskas iezīmes. Šī sala glabā trešās rases pašas agrīnākās civilizācijas pēdas. Negaidīts vulkāna izvirdums un okeāna dibena pacelšanās šo mazo arhaisko laiku relikviju pēc nogrimšanas atkal izcēla neskartu ar visām tās statujām un vulkānu un atstāja kā Lemūrijas pastāvēšanas liecinieci. Abrīnojamās gigantiskās statujas spilgti un daļrunīgi stāsta par bojā gājušo kontinentu un tā civilizētajiem apdzīvotājiem. Pamatrasu dzimšanu un bojāeju vienmēr pavada arī ģeoloģiskās pārmaiņas uz Zemes. Tās izraisa Zemes asas noliecas izmaiņa. Vecos kontinentus aprīja okeāni, parādās citas zemes. Milzīgas kalnu grēdas paceļas tur, kur to agrāk nebija. Zemeslodes virsma ikreiz pilnīgi mainās. Tas ir likums, kas darbojas savā noteiktā laikā, pilnīgā atbilstībā un saskaņā ar karmas likumiem. Pielāgoties spējīgo tautu un rasu izdzīvošanu, nostiprināja saulēcīga palīdzība. Turpretim pielāgoties nespējīgie neveiksminieki tika iznīcināti, noslaukot viņus no zemes virsmas. Pēc tam, kad trešā rase bija sasniegusi savu uzplaukuma apogeju, sāk iezīmēties tās lejupslīde. Tas atsaucās arī uz rases galveno kontinentu Lemūriju. Tā sāka lēnām iegrimt. Milzīgais kontinents, kas pacēlās pāri Indijas, Atlantijas un Kluso okeānu, daudzās vietās sāka sašķelties atsevišķās salās. Šīs sākumā lielās salas pakāpeniski cita pēc citas pazuda. Lielākais, kas saglabājies no milzīgā kontinenta, ir Austrālija. Tagadējā Šrilanka jeb Ceilona. Lemūrijā bija ziemeļu plakankalne un milzīgās Lankas salas, uz kuras trešā rase beidza savu pastāvēšanu. Lemūriju sagrāva vulkāna darbība. Tā nogrima viļņos zemestrīču un apakšzemes ūdeņu darbības rezultātā. Kataklizmu, kas sagrāva milzīgo kontinentu, izraisīja pazemes grūdieni un okeāna dibena atvēršanās. Lemūrija gāja bojā apmēram 700,000 gadu pirms tam, kad sākās periods, ko tagad sauc par terciāra periodu, jeb eocēnu. Seno lemūriešu pēcteči mūsu dienās ir tā saucamā etiopiešu tipa tautas, melnādainie, nēģeri, bušmaņi, austrālieši.